mēs tagad noliekam krāsu pie malas, un viss šis nākamais video būs principā, ko mēs saucam bez krāsas. Ahromatiskās tas nozīmē bez krāsas. Tas ir balts, melns un visi pelēkie toņi, sākot no paša gaišākā līdz tumšākajām. Par krāsas vērtību, jo šī te vērtība parāda gaismu, cik kaut kas ir gaišs. Un vērtība ir viena no vissvarīgākajām lietām, jo kaut arī mēs taisam krāsainu zīmējumu, mums ir visdažādākie toņi un mums jāsaprot, kāpēc, kuru toni, kurā brīdī mēs liekam un ko viņš atspoguļo. No vislielākās gaismas, kas ir šeit baltais, tas ir angliski tint, un līdz tumšākai, kas ir shades, un highlights ir tās vietas, kur gaisma ir visspilgtākā. Piemēram, ja mēs zīmējam ābolu, tas laukums, kur atspīd gaismu, tas visgaišākais, tas saucās highlights. Tas ir tas, kur krīt tā gaisma virsū. Un ēnas, jeb shadow, ir tās krāsas, kur ir vistumšākā vērtība. Šeit ir parādīts ļoti labi, kā viens un tas pats. Šīs te visas krāsas ir vienādākas. Šīs te rindas visas ir no melnā līdz baltam. Te nekas nemainās, bet paskatieties, kas notiek, ja ir šis pelēkais pamats vai gaišais pamats vai melnais pamats. Mums izskatās pilnīgi cita krāsa, piemēram, šī te izskatās galīgi pelēka, šī te izskatās te balta. Šī ir vienādāka ar šo, un, piemēram, trešo te krāsu no labās puses apskatieties, arī te ir pelēks, te ir tumšāki pelēks un te pavisam gaišāki pelēks. Cik ļoti mainās mūsu krāsas vērtības uztvere, ja tikai nomainās fons, uzreiz pilnīgi citas sajūtas ir. Un tāpēc šo te vērtību studē, ka tas ir ļoti būtiski izmaina ne tikai zīmējumu, bet arī fotografēšanā. Ir ļoti svarīgi saprast šīs te krāsu mijiedarbības, sadarbības un rašanos. Un, piemēram, šo te vērtību īstenībā sauc par relatīvo vērtību tieši tā iemesla dēļ, ka tas ir relatīvs, jo šeit viņš izskatās tāds un uz cita fona viņš izskatās tāds, tāpēc ir tā saucamā relatīvā vērtība. Krāsas gaišums vai tumšums. Un šie laukumi no balta līdz melnam vai no melna līdz baltam ir noteikti. Tas nav, ka mēs paņemam krāsu un kaut kādā veidā mēģinam kaut ko uzzīmēt, izkrāsot un uz tīru izjūtu. Kaut arī no sākuma tā ir. Es arī, kad sāku krāsot, es tīri jaucu, jo tāpēc, ka nekā savādāk nevar. To izjūtu var dabūt tikai un vienīgi no jaukšanas. Bet tad, kad mēs strādājam internetā un mums ir vajadzīgs specifisks tonis un specifiski gaišums vai tumšums, tad ir standarti, pēc kā ir noteikts, kur ir 100% balts un kur ir 50 un 60. Un tā kā tas ir dažādas tabulas un ir dažādi atskaites punkti, pēc kā šie te toņi tiek mērīti. Bet mēs tik smalki nedarīsim, es vienkārši to daru informācijas dēļ. Mēs darīsim šo te, tur ir 9 iedaļas. Un šeit ir arī interneta links, no kurienes es ņēmu šo, ko viens puisis bija zīmējis, vienkārši, lai jums nodemonstrētu. Viņam ir ļoti labi salikt šeit pa soļiem, ka no sākuma uzzīmē šo te. Es uzzīmēju, man sanāca 27 centimetri, un šeit bija 7 centimetri, un tad katrs sanāk 3 centimetri garš. Un pēc tam sāk kur melno iekrāso, tad balto iekrāso, tad atrod vidu, un pēc tam tās visas nokrāsas pamazām iekrāso. Un tādā veidā mēs vingrinamies redzēt. Tas pats pēc tam attieksies arī ar krāsu, bet par to mēs citā video runāsim. Tāpēc ir svarīgi vispirms uztrenēties ar melni balto un saprast to. Un šeit arī es ieliku tādu bildi, kas vienkārši jums stāstu, ka citreiz liekas, kāpēc es nevaru to zīmēt, bet tā ir vesela industrija, kas māca, jo redziet, kas te visādas ir, šie te visi tie ir tie toņi, kas ir atrodami šajā te skalā. Tad, kad zīmē ēnošanas lietas, ne tikai bumbas, bet visu, jo, piemēram, arī, kad cilvēki ķermeni zīmē, tad viss jau sastāv no formām, mums galva ir tā kā bumba, rokas ir tā kā cilindri, pirksti kā cilindri un tā tālāk. Ja mēs visu zīmējam trīsstūros, kvadrātos, cilindros un apļos, un tad mēs to visu ķermeni, vai tas ir cilvēks vai kāds dzīvnieks, vienalga, kas tas arī lai nebūtu, kad mēs atrodam, no kādām formām viņš sastāv, tad pēc tam mēs varam to arī izēnot
Un tā visa ēnošana sākas ar šo te sapratni. Bet, kā jau es teicu, šis nav par mākslas kursu. To es jums tikai un vienīgi zināšanai iedodu, jo tas nav mākslas kurs un priekš mākslas žurnāliem vispārībā neko nevajag tur daudz studēt un pētīt. Tikai tas, ja gadījumā kādai no jums rodas dziļāka interese, es jums parādu šīs te visas lietas, ko jūs tālāk varat vēl rakt, var teikt, un mācīties. Un te ir parādīts, kur te ir tā atspoguļotā gaisma, un tur ir tā formējošā gaisma, un šo te visu bumbu var sazīmēt tādos rajonos vai laukumos, kurā vietā mainās krāsas. Un zīmēšana vispār tas ir arī tāpat arī fotografēšana. Ieraudzīt līnijas, ieraudzīt formas, un tad, kad zīmē pēc tam, kad tas dod, vienkārši mums jādod ilūzija par to formu. Un cilvēks ar savu prātu pats piedomā, kas tas varētu būt. Mums atliek citreiz kaut kādu skribili, tikai tādu līniju uzvilkt, kad mums jau prāts izdomā jau asociatīvi, kas tas varētu būt. Un kā radīt šo krāsu vērtību? Ar jebkuriem materiāliem, kas tev ir, jaucot balto un melno toni, vai arī izdarot stiprāku spiedienu ar parasto zīmoli, vai radot dažādus nospiedumus uz papīra, var radīt iespēju par šo tonalitātes atšķirību. Šī te lapa ir no mana žurnāla, kur es ķēpājos. Tad, kad es šo te taisīju, es nebiju domājis, ka es kādam pēc tam viņu demonstrēšu, tā kā es ļoti daudz ko rādu no tā sava žurnāla, kur es mācījos kādā veidā, ko es varu darīt. Te ir vienkārši balts, te ir melns, tad ir midtons, tas nozīmē, var teikt, vidustoņi, un te ir highlights, un te ir shadows, jeb ēnas. Un tas ir tas, kādā veidā vai nu ar punktošanu, vai te riņķīši, vai svītriņas, vai te krustiņā, kur taisīts līnijas, vai te ir vienkārši švīciņas, tādas tā kā visādi līkloči te līnijas. Un te viss tāds pa gaisiem tādas, tā kā punktiņš ar, tā kā komatiņš, ja, kur uzzīmē punktiņu un vēl tāda astīti klāt. Tas viss. Vai arī ir vēl dažādi citi veidi ar rūtiņām, ar līnijām, ar visu kaut ko, var radīt šo ilūziju par tonalitātes atšķirību. Jā, kad šeit ir balts un te ir melns un tur viss pa vidu. Un tas ir viens no tiem vingrinājumiem arī, ko es jums ieteiktu izdarīt. Tas nodara vēlāk dažādas līnijas valkot un vienkārši arī interesanti pavadot laiku īstenībā. Kamēr jūs to darīsiet, jūs pievērsīsiet uzmanību papīram un krāsai. Un kā jau es droši vien jau esmu teikusi, un es arī turpināšu teikt, ka pēc zinātniskiem pētījumiem, jaunākajiem zinātniskiem pētījumiem ir, ka ja 20 minūtes pa dienu mēs pavadām šādā veidā, vienalga ko darot, kaut kādā veidā kaut ko ar mākslu darot, vai tas ir krāsojot vai zīmējot, tieši koncentrējoties uz to konkrēto brīdi, ja 20 minūtes pa dienu mēs pavadām, tas ļoti daudz palīdz pie mūsu stresa samazināšanas. Tas noņem cilvēkiem stresu, un līdz ar to tas arī palīdz pie asinsspiediena normalizēšanās, pie daudzām citām slimībām, pie sirds slimībām ir tīpaši, un pie pašsajūtas. Tā kā šīs 20 minūtes, ja jūs katru dienu pavadīsiet ar savu mākslas žurnālu, kaut ko skribelējot vai mēģinot vai taisot šīs te tonalitātes, taisot krāsu apļus, tad jūs būsiet sev kaut ko ļoti vērtīgu iedevušas. Tātad, lai vingrinātos, te ir ieteikumi, te iedod jums vienkārši idejas, kā jūs varat vingrināties šajā te tonalitātē. Izkrāso kādu zīmējumu krāsojamā grāmatā, lietojot tikai 3 pamatkrāsas – dzelteno, zilo un sarkano. Izpēt, kā šī krāsu izvēle ietekmē sajūtu par šo zīmējumu. Ja? Mēs vienmēr, pat cik mums ir māksla kā terapija, tad mēs koncentrējamies emocijām un sajūtām un uz pašsajūtu to darot. Radi krāsu kontrastus, lietojot komplementārās krāsas, jeb pretējās krāsas. Piemēram, izkrāso zīmējumu 2 pretējās krāsās, kas ir komplementārās. Atcerēsimies, ja šīs te komplementārās, šīs te pretējās krāsas, kas atrodas krāsu aplī. Te ir iezīmēts iekšā oranžajā zilais un zilajā oranža aplis. Tā. Nākamais. Izkrāso vienu zīmējumu, lietojot tikai siltās krāsas. Vai zīmējumu, vai arī krāsojamās grāmatas, vai arī varat izprintēt kādas lapas, papīrus.
vai arī tikai un vienīgi krāsu laukums. Un izkrāso vienu zīmējumu lietojot tikai augstās krāsas. Un, kad tas ir pabeigts, tad apraksti sev savas sajūtas par krāsām. Un vēl šis te kastītis 27 cm, 9 daļas, un sāc te ir melns, te ir balts, iekrāso un atroda vidu, un tad pēc tam tos toņus pa vidam. Un tiekamies nākamajā video par krāsām.